Nu, labrīt, tauta! Kas mums šodien ir 23. janvāris, 26. gads, 10. Forusā, blakus Stavangarai. Kā mums te saulīte spīd. 0 grādi, protams, ir. Man te pie paša Danielsena jāizbrauc. Pats D. Danielsens ir pasūtījis Henninga Olsena saldējumu, viņu izkrausim. Un tad mēs aizbrauksim uz Kulpu, tad arī izkrausim saldējumu. Un tad vēl čipsus tur izkrausim. Šodien sāku 9, es vakar jau 4 atbraucu uz mūsu bāzi. Protams, tur jau neviens nav. 7 dabūju celties augšā, iet uz servisu, noziņot vīriem, ka man vajag numuru apgaismojums, piekabē nedeg, un tur vēl dažas tādas sānu lampiņas. Parking lisi tie bija dega, bet viņi tur tādi šaļai vaļai. Tā aizgāja, tad viņi tur uzreiz kāds 10:07. Ievilka iekšā treileri, un tad es aizvilkos augšā, protams, savas lietas, dušā, tralalā, paēda. Skatos, treileris jau gatavs. Tad piebraucu, paņēmu savu saldējumu, ko es vakar ar izkrauju noliktā, lai man tas reps tur nakti nerēc. Savādāk, vēl tur arī lāgi. Kur es aizbraucu? Ne, viss pareizi. Aizsapļojos, juhļi. Jā, pa labi. Lai tas reps pa nakti tur nerūcu, jo viņi ved iekšā tajā boksā uz remontu, un tad, lai man tas saldējums nekūst ārā. Man bija daudz tur, 6 palešvietas. Šodien pēc tam sakrāvu atpakaļ viņas. Pēc tam savākšu kravu. Un tam atkal uz tīni, sūlu, tur jāpaņem, tad man jābrauc uz Kviemarku, tad pēc vistu gaļas pakaļ, vistu gaļas, destoti hāne. Un tad atkal uz tīni klepu, tur es pādēju visu, pēdējos visu paņemšu. Un tad es braucu mājā, teicu, ka mums Orlandē, Kristiansand, Ārendāl, tur tāda ziema sniegs nāk. Un, kad tu brauc tuvāk jau Sandefjordē uz Oslo, tur atkal nesnieg, un mums tur dienvidos, tie saucamajos dienvidos. Kāpēc viņš to mašīnu te nolicis, neziniet? Viņa saule tā bliež pacīm, ka nekā redzēt nevar. Tur tā puķina, tāpēc, ka man viens atsūtīja video, viņš no rīta brauc tām Sokvel mašīnām. Vāc, miskastes, baigā ziema. Es nezinu, kur es to mašīnu nometīšu, jo man dzīvi brauks ar manu mašīnu svētdien, lai viņš brauc vakarā no mājas, tad no savas ieskenes noslo savu X5, vismaz kvēpu filtru izdedzinās. Viņš nedēļ, ja man mašīna pabrauks, man čur tur vajag aizlidot. Ne jau uz Latviju, protams, ka nē. Uz Latviju es esmu pagaidu 7 gadus nebiju, tā bijuši 3,5 dienām, tagad atkal 2 gadus tur neesmu bijis. Labi, brauksim pie rampas, krausimies ārā, tas ir tādā labā vietā apstājies. Kā izkrāvām to saucam no Danielsenā. Danielsenā izmetam izkremu. Tagad brauksim uz Kulpu. No saulīte spīd pa Feino. Šitie te visi kaut kā te braukā. Mani placīši, redzi, tāda tā iebraukšana, tāda tā izbraukšana. Nav jau nekas te tāds plats, tā kā Rīgā, zin, ka tur var grozīties viens koks teritorijā, tajā pašā iebrauc, atceros. Bija tur tādi kadri. Te klausījos šorīt, kā mēs brokas cēdi, uzspiedu tur tajā YouTube to Aldi, kas tur Kanādā rullē. Tā viņš tur stāstīja par tām parāda atdošanām, kas tur viņam parāda, esot tik un tik. Es atceros, ka man arī, ka Latvijas Interauto braucu, tad viens Latvijas bija. Viņa gandrīz no šances izmest ārā. Kaut ko viņš bija sataisījis. Tad tur bija jāsamaksā 400 mārītes, markas tur vēl bija.
tad viņš varēja palikt darbā. Nu, viņām jau tā kā naudas nav, tagad daudziem naudas nav. Es viņam tos 400 markas aizdevu. Tā vēl no Siguldas bija, aizmirsu, Pikšteins tāds uzvārds. Tad, man liekas, jau, tad es viņam tam 35 latus atceros aizdevu. Turpat kaimiņos dzīvojam, bet viņš tā kā aizmirs, laikam, tos 35 latus atdot. Tās Džeks, kā viņi pat saucas, aizmirsu. Viņš kaut kur tur uz Salkrastiem, uz Topus kaut kur tur dzīvoja. Normunds vārdā, man liekas, bija. Liepupe, kas tur ir kaut kur no tā gala. 400 markas viņš man parādā. Te es aizgāju no tā Latinterauta prom. Strādāju Prizmā. Pirmais tas, kas aizbrauc uz Norvēģiju no Prizmas. Vispār no Latvijas kāds pirmais aizbrauc uz Norvēģiju, nezinu, tajos laikos. Pat FH, kas nebija Prizmai. F12 tikai bija. 2 Volvo bija pirmais, pēc tam, valsts atzina refu. Te viņš paņēma to spilveniem F12 un es viņa to pelēko, zilgam pelēko. Un tad es pēc kaut kādiem gadiem satiku to Normandu, es klausies čelīt. Kad tu atdos man tās 400 markas, tad jau, man liekas, jau eiriķi parādiet. Es vairs neatceros, baigais laiks bija pagājis. Ziniet, ko viņš man atbildēja? Tas bija sen, un tipēji tu ieskrieties. Tas bija sen, kad tu man aizdevi. Nu, nenormāli, jā? Tas normāli. Varbūt es arī esmu kādam parādā. Es tiešām neatceros. Nu, es tad lūdzu atgādiniet. Bet man liekas, ka es neesmu nevienam parādā. Nu, tas tāds baigais super džekiņš. Ne, viņš teica, ka tas bija sen. Nu, labi. Tā ir kā ir, ko nu tur vairs. Ja tas 400 markas tā bija barga nauda, tas sanāca kaut kādi 70 lati, laikam, liekas, ka toreiz kurs bija 35 latiem 100 markas. Ja es kaut ko nejaucu, vai es ļakmeņu neviju. Labi, brauksim mēs uz Kūpu, beigsim te kaut ko smalki runāt, kaut kas būs interesantāks. Braukšu pa saulēnām pļavām, te kaut ko uzfilmēšu, parādīšu. Pēc tam jau tiksimies vēlāk. Čāviņi visiem. Nu, ko tā tur ceļu meistari dara? Viena mazā mašīna nojukus, un tas Norvēģiem ir tāds foršs niķis, tad viņi uzreiz visu nobloķē. Es saku, aizbrauciet uz Vāciju, kā tas viss notiek. Nu, tās ir tavas problēmas, ja tu izgāzies uz braucamās daļas. Viņi te būtu 3 joslas, 2 būtu tāpat nobloķētas. Un tad tikai varētu ar vienu, un tad pastāvīgie sastrēgumi, sevišķi vadīgi Oslo. Mašīna nojukus stāv zaļā zonā, šitā baltā rezerves josla un vēl 2 joslas. Viss tur aiztaisīts ciet, tikai pa kreiso tur bakstīties garām. Un stāvs kilometri 5 uz centru. Mēs jau pa miļo, mēs pa svaigo gaisu. Visi stāv 3 stundas, kamēr tas smalkais cilvēciņš novāks to fuckingisko L-bīlu no ceļa. Un visi rūcina, bet mēs jau pa zaļo, mēs jau lai labāk elpot. Mēs tiešām pa tādu smiekli nāk. Viņa to savu drošību, zin, citreiz pārspīlē tik šausmīgi uz tiem ceļiem. Nu, tev ir. Es vienreiz braucu arī, šitā pa bāni braucu, tunelis, un rāda zīme, ka jāsamazina ātrums, jāpariet tunelī kreisā pusē, uz kreisā pusi. Un es pārēju uz kreiso pusi, un es sapratu, ka tur kaut kas nekas īpaši nav, es tur ātrumu nesamazinu. Un izēju no tuneļa ārā, labā josla nobloķēta, stāv šitas ar to bultu, un tā braucamā josla rezerves labā, un aiz tās joslas ir kabatiņa. Un kabatiņā stāv vieglais, un viņš tagad to vieglo velk augšā. Viņš man rāda kuloties parādu. Es viņam video pirms, tu idioti, tev tur, zini, vēl bez maz vai dziesmu svētkus var rīkot tajā kabatiņā. Tādi, zini, tie man tracina. Un šitie ten, viņam ir kabatiņa liela, rezerves ekstra josla, un vēl josla, 3 joslas, un tad jau viņš ir pārbijies kā diegs. Ārprāts. Ja tu nemāki tur strādāt, tad nestrādā, sēdi mājā pie savas mammas un nezinu, ko tur dari. Nu, tie man patīk šitie smalkie strādnieciņi. Galvenais tev ir forma, zābaki, ķiveres, viss apģērbs un 15 pavadošās mašīnas. Un tad tāds smiegs parām tur pie
pie mana nobrauciena, 70. nobrauciena, kaut kāds lēšu numuriem, kabatiņā stāv. Nu, viņš, man liekas, nostāvēja 5 dienas. Viņš neviens tur pakaļ nedziedāja. Tā viņš tur stāv, viņš, es nezinu, viņš tur nosalis, nenosalis. Tagad teica, ka bija kaut kāds busiņš atbrauc. Būtu es apstājies vai kāds norvēģi mašīna, tur jau būtu josla ciet, tur būtu vikingi, šitās drošības tie sūdi apkārt aplikt ārprāt. Nu, tas tur ūbaks nav viņam pa ko maksāt. Tad mums nekādu drošību vairs nevajag. Blin, tas ir tā. Smieklīgi, goda vārds. Viņš jau pārspīlē daudzās vietās savu drošību. Es saprotu, ka ir kaut kādā drošība vajadzīga, bet ja tu aizblies 3 joslas ciet un kaut kādu tur elbu lusu valds augšās to savu šito te vikingu ārprāts, viņam nezinu, ko tur vajag. Tur A, B, 2 klases atlūk nostādīt, lai viņi apskatās, kā strādā, un tad vēl neviens viņiem virsū neuzbrauks. Labi, tas plus pozitīvais. Tas nav tā, ka es tā kā, tas mans tāds runas veids ir. Tas nav tā, ka es tur zinu, baigi ārdītos un vienkārši es tā runāju. Labi, mēs te jau Stavangerā braucam uz Kūpu, ko johai. Izkrausim tie guļošie mums arī tā apļu un guļošo valsts. Apļus katra stūra, guļošie katrā vietā. Vislabāk man tie patīk tie guļošie, vislabāk ir tādās pilsētās. Ja tu brauc pa 16. ceļu, tur Fagernese. Ja jāiet kalnā augšā, tur ir guļoša zīme 40. Ieskrieties nevari ziemā. Dabū piebremzē, nu tad sāc buksēties. Apmēram tāds tas gājiens, tas arī baigi feini. Nu jā, tāpēc jau te īpaši neviens tā neskan, tie guļošie. Noplēsīsim, jā, paskats. Jā, nu lēš tas smalkais saules sargs kānie, taču tāds kā volviķi, redz, kam nolaid. Nespīd acīs. Vienīgais, kas ir tas ir Stavangerā. Pilsētā Kūps, kas ir tā noliktā ir vēl Stavangerā iekšā. Visi jau tā kā izvākušies ārā, Reme ir aizgājis prom. Bet nezinu, kas ar to Kūpu būs. Vai viņš vāks, cits saka jau, ka vākšoties projām, cits saka, kur tu vāksies, visi par rokai, visiem darbs uz vietas, nekur nav jābrauc projām. Laba vieta, dzelzceļš blakā, un tur jau vilcieni kāds var atbraukt, atnākt uz darbu. Vienīgi, ka tur jābraukā, piemēram, frīzlāgers tur, šollāgers par blakām, tā kā rampas jāpārbrauc. Tas sauso lāgers te būs, tūdam būs jābrauc pielārēs, jo vienmēr, ka brauc durs nevēr ciet trailerim, bet kaut kas teica, ka varot, kaut kas esat samaksājis sodu policija, esat pamanījis, ka brauc ar vaļājām durvīm. Tad es ar tagad viņus vēru ciet, jo negribās maksāt tos sodus pa visādiem tādiem paša sava kļūdām. Jāgroza galvu, lai kāds Ikarus nebrauc te pa vidu, tas ceļš viņiem pa vidu tiem autobusiem. Viņiem tie luksafors sadegās tik ātri, iedegās tik ātri, ka viņš vēl tur 500 metru līdz pieturē. Un šie vārti, kas te pretī tagad ir, tas ir tur čipsus vedīši kraut ārā, tur tādas 3 rampas, ko izkraut. Tas sauso lāgers. Te aiztaisīja parkingu ciet. Te bija kādreiz parkings, varēja pa nakti palikt aizlūkas triķi priekšā noteikti. Parādies pārāk daudz visi tie utlanderi, haholi un pārējie, tur sāk attiecīgās pudeles žvidzināt ārā, un ar to jau arī viss. Un tad šitas kreisā pusē, kur tās mašīnas, viņi te kraujās uz tiem veikaliem. Te kreisā pusē. Pakot tur savas kravas priekš veikaliem. Un man, ja godīgi, man uz veikaliem nepatīk. Citiem patīk uz veikaliem braukāt, man nepatīk. Tur tās palec jāskanē, tur, nē. Un šī noliktava mums būs. Tur kaut kur kreisā pusē vēl tukšās palets var uzkraut un augļus tur izkraut. Un šitas ir mums tas no 0 līdz +4 un
no -18 uz augšu. Nolikt tā te. Cik mums te mašīnas priekšā būs. Frīzes arī ir frīzes. Uz tas ir atbraucis uz frīzlāgeru. Viņš krausies ārā, ja viņš ir izkrāvies. Ja es krautu, es zīšos te pie pirmās rampas un izvedīšu cauri. No saldējiem esam izmetuši. Braucam mēs tagad uz Torvāru lāgeru, uz sausajiem, kur tu krauj kolas, limonādes, sāliņus un veļas pulverus un čipsus, nu visu to. Trahlatkas, praklatkas, pampers, nu karoči, visu to tur, kas nav saistīts ar augsto temperatūru. Jo vīri kraujās uz bodēm, vakar kāds skrēs jau viens. Nē, tie veikals man šādi tad man iesmērēja veikals un man tur piekaba bija liftu, tad es karoju vaļā, tikt no viņa vaļā. Nepatīk no tiem veikaliem. Jā, kas ir pieraduši, nu, brauc, ja tur 6 veikalā, pus 7, kā, kurā vietā, nē. Es labāk pa noliktavām. Pavalkāšu tās palets uz priekšu atpakaļ, ja krustam šķērsām nav jābraukā, bet šoreiz gan nebūšu pabraukāt, nu, kur te viņa te ies tā, madāma. Vajag iegriezties iekšā. Gājējiem vienmēr priekšā. Man patīk gājēji tie tur, kas iet gājēji pārēji pāri, viņš nemaz nepagriež galvu, ne pa labi, ne pa kreisi, vienkārši velk pāri. Iedomājies, ka viņš ir pasaules dievs, bet tu jau nezini, kas pa apdauzīto idiotu var nesties no tās puses. Varbūt tur bremzes tai mašīnai nav. Varbūt tur, es nezinu, elektropilts nesās māmuliņa ar sirmo galvu, nu kaut ko aizsapņojas, es vienkārši nepamana tevi. Viņi vienkārši šitie apdauzītie gājēji uzliek tās savas smalkās austiņas un tad tur baigi iet tik cēli, baigi tur Spotify klausās, nu ārprāts. Blin, tak viņam uzbrauc virsū kāds tad tev Mendelsona ar vairs neviens nespēlēs. Labi, braucas pie rampas čalīši. Nu, esam visi izkrāvuši. Tagad mēs dodamies savākt tas, kas mums ir jāsavāc. Tīne Sula, Destolte Kāne, Tīne Kleps. 3 uzkraušanās vietas. Un var braukt māju. Mans Rusīs sanāks vīk, un viņa blin man tur varētu jau tā kā viņas aizmugurē iemest. Lai tas dzīvi valkā to kravu. Tas nāk 2. Nē, sabraukšu, lai viņš tur nečakarējās. Izbraukāšu krustām šķērsām, lai jau zintaram ir vieglāk. Saulīte bliež. Jābrauc, kā varis saka, modenietis jāliek uz acīm. Bet man arī dakteri teica, ka man ir kaut vai ēnā jānēs tā saules brilles. Tā kā es te baigais Stallone bez mazāk. Blīd, Stallone gan arī te Beka pakaļā iebrauc. Labi, čau! Mēs te brauksim pa kreisi, nebrauksim tur ārā uz to ielu, bet griezīsim te pa kreisi, pa šito pēc tam mēs pa taisnot. Nu, davai Bavārienieki brauc. Kur tev šis vārdu nodzins, jeb atkal audzē. Bija vienreiz tāds bārdens, nevar saprast, domāju, kas tas par šito te Čečenu. Izrādās lietuvietis, kas Kazahstānā dzimis. Vai fāters kāds, nu karaču, tā. Džekijs Romaneli griež. Tāda ir tā Stavanger, apskaties, ieliņas, tur velo celiņš gājēm, Ikarus iet pa kreiso. Tā kā Stambulā pa vidu dragā, tikai, protams, tik ātri nelido kā Stambulā, bet, nu, zīmes 40, guļošie, visi kā nākās. Tur jāiedegās luksuforam ir tajā galā sarkanajam, jo redzi, tu liek luksuforta, es varu, kad nedeg. Ikarusam vienmēr priekšroka. Luksufors nedeg. Labi.
tie tur maina, nezinu, tieši baigi tā šauro vieta, maina tie veči, tur viens kāpne, otrs stāv. Maina, nezinu, lampa, ja rādu aizķeršu to, tie tur smējās, vai caur Norvangu ar zemi jau pavalkā līdzi. Un tā viņi sapūverē pilsētā, zini, tuneļus apukšā, lai pa augšu nav jābraukā. Tuneļi apļi, tuneļos apļi, tā. Tur tā, viss, rekur. Lai tev nav pa augšu tur jābraukā, viss alās kurmji, bet labāk kurmji nekā tu čakarēs tajos krustojamos, tur stāvi, ja, pie kā trampeļa bremzējies. Te pa tunelīšiem izbrauc kārtēs aplīts, čik, blā, pāri un nesamies tālāk. +1 grāds uzlecot. Tā te bija jābrauc pa ielām. Uztaisē šito te apli, to tuneli uzraka. Es zinu, kādas sienas tur nāk, viņam salīs baigi padītās. Kas tā tāda no šitās, tu murties? Ir jau arī tāda Andratros galvas uzlikt, heidi, ārā +1, bet nu šitie man patīk. Ko viņi ziemā darīt, ja būtu -25? Ko tad viņi jūtu uz galvas? Ja tas ir tāda zīmēšanās, jānolielās, ka man ir tāda jaka. Un šitie taksisti man patīk, viņi tie visi šitie. Kā tas Aldis teica, tie, kas nesā galvas rotas, kas nesā, tad tie taksisti topā ir. Tā kā Rīgā padomu laikos vieni krievi brauc uz takšiem, tādēļ šitie te, nu brauks taisni, šitie te, Bombay taksī, pārsvarā. Nē, es redzēju baltos pie stūras taksistus. Visi maisiņi čalīti, blina aizgais uz veikalu pēc aliņiem. Haidu, nekur aliņš izkrita. Blīn buņģies, un tā viegla poķele mokās, un tas izkrita visu pa zemi buņģas vaļā. Strept vajadzēja uz sitienu, uzreiz bija jāstreb, nevis tur jālas augšā. Man arvienais Zviedrijā šitā nojāņoja lejā, es cēlu augšā sniega slēpošanas kastē liku. Alus 24 buņģus un nojāņoja lejā, tā vienā bija pušais, es nelaidīšu. Grīstē paņēma izstrēbu no aliņa, ja tā padās vajadzēja tur staigāt kādu pāris stundas pa to lielu veikalu. Tā arī man izdevās. Nu labi, es tur cēlu augšā tā kaste sāk kļūt, bet viņš laikam ar šito, viņš ar to skrēja riteni elektrisko, kā viņš ar skūteru laikam maisiņam izkrita, neizturēja ruči, kas nokrita lejā aliņš izturēja. Reku mēs atkal braucam iekšā tunelī, un tā tunelī, te bija kādreiz pa labi, tur pa nulīt, te bija Luksaforu un Čakarmans, un bija stāvēšana, un jā, vakarā no 2 līdz 5, tad es stāvēs, ja viss no darba brauc mājā, un tad viss tas tā notiek sastrēgumi galā, bet nu pa 11, apskaties, cik mēs esam atkal no alas ārā, atkal saules gaismu ieraugam, un traucamies mēs uz Sūlu. Sūla, tas ir latviski saule. Uz sauli paņemt piena konteineru. Nebūs jau piens, bet būs atkal pāris bretes ar aliņiem. Un tas ir smieklīgi. Nu, laikam redz līgums noslēdz, kaut vai vienu alus buņģē brauc pakaļ, pa viņi par to maksā. Nu, jābrauc ir. Galvenais, lai viņi būtu sagatavojuši, lai nesanāk tā, ka man tā kādu stundu viņi jāgaida. Jo man pēc tam uz to Kviemarku apmēram tiešām pa stundu braukt pakaļ tam, un pēc tam man jābrauc atpakaļ vēl Tīnē klepē vajag savākt. Jo 3,24 palic es negribu tur valkāt iekšā ārā, tas būs galīgi aplam, labāk es pabraukāšu. Sūlā tur lidosta ir arī kādreiz, laikam, cik es sapratu, Džeki teica, ka uz Rīgu arī esot lidojuši Ļočene, bet es nezinu, ka viņi lido vai nelido. Tā viņi te stāstīja. Tipa Vergt, tās Stavangeras lidostas Sūlā. Man skan tas viedi rādi, atkal man tev pateiks autortiesības. Klausamies mēs ar radiostācijas, Zviedru radiostācijas, vai nu mēs klausos, tas mēs, es klausos, vai nu
Brandenburgas antēnu vācu vai Flensburgas to NRD1, kā viņš to pareizā sauc, Flensburga. Man tās radiostacijas, vai Zviedru radiostacijas, viņam tur foršas mūzikas iet, viņi tur kaut ko ziņo, stāsti kaut ko, mēģina uzķert, ko viņi tur stāsti, sevišķi no rītiem. Ja Gatulā, ja Briks FM, neatceros, ir tās interesants jautājums uzdot, tad tu mēģini arī pasegot līdzi, ko tu varētu atbildēt. Dažas es saprotu, dažas nesaprotu, bet tā interesanti. Tur tā apmēram. Labi, esmu daudz jau tev aizrunājies, daudz, labi, tad savākšu kaut kādas kraviņas un tad jau redzēs, kā tur būs tālāk. Čau! Čau atkal! Esam sakrāvuši visu, tagad braucam virzienā uz Kristiansandu. Kristiansandā mēs izkrausim to vienu puspalētīti ar aliņu. Un tad braukšu uz Arendā, nolikšu mašīnu, izvākšu, kas man tur jāizvāc un uz mājām. Un tad Dzintars svētdien ņems un trauksies uz Līlesandu un uz Larviku un uz Foksorūdu, Kullerūdu un Stoki un pēc tam uz Fīresdalu pēc ūdens, nu viņam tur būs diezgan smagi ceļi. Nu labi, tas jau viņam būs pašam jātiek centrā. Te tāds baigais vējš, mīnus 1 jau bija 0,1, tagad -1. Saulēcīgi sakrāvos, vienmēr es no Stāvangars tagad netieku saulēcīgi ārā, vienmēr kaut kāda pusnakts. Mājā te ap 9, plus 10 vakarā tik tiec. Šovakar izskatās, ka būs saulēcīgāk. Gado pauze jātais. Te no kalniņa lejā iet, starp citu. Jāpiebremzē. Zīme 60, ka neaiznesās kaut ko pa traku. Līnijām nodragāju. Rādi atspūta vaļā. Jāizbrauc līdz Krosmojenam, laikam jāuztais pauze. Pusstundu man vēl laika pauze. Negribas braukt mazgāt. Mašīna vajag netīra un ārpus varat tikai nomazgāt. Bet viņi tāpatās tur netīra. Viņš brauks uz Fīresdalu, tad jau tie ceļi būs nokaisīti ar dubļiem. Palika šausmīgi netīri, nav jēga. Galvenais iekšpusē viss ir tīrs, iztīrīts. Galvenais ir iekšā tīrs, no ārpuses tur. Kad braukā tikai Kristiansandu, tu neliek kaut ko citur, pa citiem ceļiem, tad tu vari mazgāt tā. Nav jēga. Jā, te tāds jūras dienā. Labi, pagaidām. Atslēdzos no jums visiem. Labi, pagaidām, čau. Nu, mēs te braucām riņķī, tur gandrīz tunelī pakaļā ieliku un redzi, kaut kas ir apmeties. Ar vēju 100 punkti apgāza uz tilta. Ar vēju 100 punkti kaut ko apgāza uz tilta, kur sabrucis. Man vienreiz arī uz tā tilta es apstājos, blintā tas tilts locies, kas stūmus atpakaļ tunelī. Reku tur viņi visi stāv. Nu, kaut kāds distribūtors apmeties uz 100 punkti ar vēja apgāzi. Citreiz tāds vējš koklē kā ārprāts. Labi, ka es paspēju, bija man tas nobraucies. Tagad jau viss iet ar Fīresdalu. Te varēs stāvēt. Labi, pagaidām, čau visiem. Nu, sveiki vēlreiz. Nu, ir vakars. Pulkstens 17:52, redz, Kristiansandas Tīna izkrauj to paleti ar alu. Reikās te tur zaļa zāle, gluži sniega nebija, te ir ziema. Te ir ziema sasniedzis. Brauksim uz Arendālu parkingā, mēģināsim kaut kā. Nokrita privāta darba telefons, kad tas man izdevās.
kas te ir? Ko viņš man tur rāda? Ko? -1 ārā ir grādi. Jā, tur uz tā tilta kaut kas bija apgāzies, nezinu. Tā kā es izlīdu apbraucamo ceļu, caur Kvinesdāli izlīdu ārā, tad tur sāka nākt mašīnas. Nezinu, vai tie smagie bija jau aizgājuši, bet tikai tur palaida, bet nu diezgan izlīdu. Pēc kādu laiku skatos ļoti daudz auto nāca pretī. Upsēdams iet, johaidī. Nu tā, nedēļa vēl jānobrauc stunda. Bišķi gan būs vairāk stundu no Sarlands parka. Kāda stunda 15. Līdz parkingam tas būs kaut 6:30. Nu jāmalo tur jāatstāja viņam visi kodi jāsaraksta un jāieprogrammē ebeņšprehers viņam, lai svētdien viņš vakarā atbrauks, lai viņš pēc viņš jau 8 vakarā, domājot būt, es ieliešu kādos 3 līdz 10, lai viņam uzsilda jau mašīnu, uzsilda motoru. Lai nav viņam augstā mašīnā jākāp iekšā. Tā es saprogrammēju arī to savu apsildes ierīci. Es uzlicu tādos, ka 3 nakti, jo vakar ir silti, kad es Stavangerā tur gulēt bez autonomkas. Daļa nakti 3 ieslēdzās līdz 8. Un tā arī mājā, piemēram, ja man pirmdien jābrauc, man 3 nakti ieslēdzās, lai jau 7 rīta salons un motors ir uzsilis. Tā es daru. Es zinu, ka citi tur neprogrammē, visi tur savu tiem telefoniem tur vada. Man bišķi tas tracina viss. Tur var salikt visai nedēļai. Mums priekš valnzincī, kādus laikus vien gribi. Saprogrammē un aizmirst. Atņemt savu telefonu, ieslēgt. Un tas, ka tu neesi aizmirst, tev jābūt tai Skānijas pasvordam, man liekas, man tāds ir kaut kur. Un tad tu vari tad tur, nezinu, lidmašīnā sēž, jo no turienes ieslēgt ebeņšpreheru, lai viņš tev jau silda salonu. Mani tā ir nogājis tā autonomka slapjā. Sausojas pat nevar iedomāties sausu. Atceros, kas Nikotransā strādāja kādreiz. Tur bija sausā, tad es bez maza ūdens, kā turēju salonā pa nakti un vaļā, lai mitrums kaut kāds. Tā slapjā baigi forši motors, tev silds, tev. Man ir nosēdusies voltāža līdz 22,3 un es esmu iedarbinājis to Skāniju. Uzgriež. Bet bija vienreiz tāds, tad viņš tā diezgan. Tāpēc, ka arī visas 3 dienas bija sauss, akumulātoru, baterijas nebija dabūjuši, laikam, siltumu. Un tad tā bija pasmagāk, viņa tā grieza, bet, man patīk slapjā. Cits gaiss, cita lieta. Un, jā, es šitai palaižu entās stundas, nevis tur 3-4 un rūcinu, un man es viņu vakarā, iedomājies, es 4 viņu ierubīju vakarā, kad es apstājos un no rīta 7 iedarbināju mašīnu. Cik tas stundas mums sanāk? 15 stundas viņu gāju, un tad man bija 22,9, jeb 20, jā, kaut kur ir 23,1, man liekas 22,9 bija. Volti, vispār nekāda problēma nav. Tā, paņemsim nedēļu brīvu. Aizlidināsimies uz otru galu pāri Eiropai. Ir es nezinu, kas viņa tā skaitās. Āzija, ne Āzija. Daudz. Tur, kur musulmaņi un musulmaņi krustējas ar eiropiešiem. Jāizplavinās līdz tai vietai. Nedēļi pa Stambulu jāpavazājās. Tādas štēles Stambulā jānobīda. Tad redzēs, kā tur viss beigsies. Tad jau 24. prom, 12. Gardemājas Ļočane,
ielidos arī 31. Cikos viņi ielidoja, uz nezinu, uz vakar puslaiku, un tad atkal jau sestdien vēl nakti mājā. Labi, pagaidām, čau. Visiem uz mirklīti, čau. Diezgan liels vējš ar uz šitā tilta. Te kādreiz bija Vantu tilts. Un nojauca un uztaisīja jaunu. Un jūt pilnīgi, kad šietas to fjordu pārus topus uz Lidlauku. Uz Kristiansantas Lidlauku, kur var ļočenes redzēt. Un kāda nosēdusies gaismas tur braukā. Diezgan liels vējš. Pilnīgi jūt, ka mašīna tur tā mētā. Jānotira lodziņi, mitrumu ceļ augšā. Asfalts labs. Nedēvēs tagad iebraukt, nomazgāt auto Lilisanda, un es aizbraucu tur 40 minūtes līdz mājā. Viņš man viss būs netiks par slapjau ceļu. Nav jēga nodarboties muļķībām. Galvenais, tad tev iekšā salonā viss ir tīrs. Ārpusē tur. Nav jau tā kā šitiem, kas te paskatās šitie visi alēšu numuriem, kas tur lietuviski neviens neko nesaprot. Viņi tur, nezinu, no pannām lej ārā. Es vienam Mercedesam redzēju. Visi tie spārni, kā viņam tas gastarbeitera krāsās balta mašīna pelēkā tie spārni. Pagi aprunā. Nu jā, un tad es tur skatos tādu Džekstera Mercedes ar tiem gastarbeitera krāsās, tie plasmasa pelēkie spārni. Laikam tur lējas ārā pa logu vai pa durvīm, tur es nezinu, no pannas eļi, visi tie spārni nolieti talkos kaut kādos talkos, bāka tur tāda apaugus ar to degvielu, laikam, vai tur ar kannām laistās, vai ko viņi tur dara. Nezinu, ārprāts, viņš ir krimināls. Nu, mani viņa netīra no tā, ka viņiem vienkārši no ceļa paliks netīra, bet ir šitā tev nolaist. Kas tur priekšā? Ēveles grozā, slāpš ceļš, viņi tur vēl kaut ko brauka, ar te fiksāk maucēt, lai var tikt garām. Ko aizgrāja? Viņi aizgāja stopus, normāli. Nu, no ceļa, ka mašīna paliek netīra, tas ir kaut kas cits, bet kad tu nolaisti ar savām pannām, visu tos spārnus, tos teļus, tur tauki nolījuši, ārpās bākas, tur netīras, nu, drausmas vienkārši. Tie kultūras nesēji, kas ienes Eiropā kultūru, savas piečurātās pudeles, kas met tur pa parkingos ārprāts, es vienkārši abrienu tos cilvēks, čurā pudelē, nu tad tur vizina nedēļu, un es sešu tādas piestatīgās kannas pusi piečurājuši, tad es redzēšu tos ārprāt, nu lai kāds tas sals arī izkāpš ārā, tur sniegā pačurāšu. Ej pa gaisu šitie te smalkie, nočurājuši visus paneļus, piedodiet, bet tā ir. Nesaprotu. Šitādus gājienas. Labi, viņš to pudeli piečurāja, izlējam pudeli, iemetam izkastē. Bet paņem nostoties savas piečurātās pudeles tiem izkastēm, kas redzēs vienkārši, es varu nogāzties. Jo tā kā vienam bija tas piestatīgais, tas ūdens bačuks līdz pusē piečurās. Tu iedomājies? Viens šatais to korķi, tāda dvinga pa to kabīni. Es vienreiz skatos stāvu ar lēšu numuriem šitas uzbekveidīgi šitie, kas tur braukā pie viņiem. Un skatos čalīts, tur tāds stāv, atteica durvis vaļā, izlēja ūdeni no kannas ārā. Nu, saprot, ūdens jau jāmaina, ņems svaigu, viss kārtībā, baigi zolīties. Pēc tam skatos tāds baigais čikšs groza galva izlec ārā, viņa tāda piestatīgā kanna ar to saturu vairāk kā puse, baigi izlētējās krūmos, čiks atpakaļ kabīnē. Nu labi, kas man, nafik tu to ūdeni lēj ārā, būtu to kannu ņērs izskalojis vismaz. Laikam jau patīk tā, tu smarža viņa, ej, tu ieskrieties, Labi, lai dara kā katrs grib. Kas man padarīšu, bet, nesaprotu šitos gājienus. Kāds ir tas ceļš? Sorlands parkam garām aizbrauc.
jums visiem veicās.